Un runājot par to, kas ir jāiemācās vīrietim un kas jāiemācās sievietei, tas nenozīmē, ka vienmēr šīs lietas ir kā kļūdas, jā. Nevienmēr tas, kad vīrietis cenšoties uzlabot sievietes garstāvokli, kļūst par misteru nokārtotāju, jā, un piedāvā risinājumu viņas problēmām, nevienmēr tā ir kļūda, ja? Un nevienmēr arī ir kļūda, kad sieviete cenšas iejaukties vīrieša rīcībā, kad viņš ir pieļāvis kļūdu un bez uzaicinājuma cenšoties dot padomu vai izteikt kritiku, ja? Bet šajā ziņā ļoti svarīgs ir arī atbilstošais laiks, kad mēs to varam darīt, un atbilstošā pieejas izvēle. Ja? Mums ir tā kā jāsaprot, kad mēs to varam darīt, kad tas ir kā, no mums tas varbūt tiek sagaidīts, jo patiesībā sieviete ļoti augstu vērtē misteru nokārtotāju, ja? Ka vīrietiem patīk vēlas atrisināt problēmas, dot risinājumus. Ja vien viņa nav sliktā garstāvoklī, tad viņa to pieņem. Vīrietim jāatceras, ka brīdī, kad sievietei ir slikts garstāvoklis un viņa runā par savām problēmām, nav īstais laiks piedāvāt atrisinājumu. Tad sieviete ir vienkārši jāuzklausa. Un pamazām viņa pati sāks justies labāk. Nekas nav jānokārto. Tātad vienkārši ir jāizvēlās, pareizais laiks, pareizā pieeja katrā situācijā, novērtējot situāciju. Ja sieviete sliktā garīga noskaņojumā, viņa nepieņems viņa atrisinājumus. Viņai vienkārši vajadzīgs ir kāds, kas viņu uzklausa. Un no tā vien, ka kāds uzklausies, no tā vien jau viņa jutīsies daudz labāk. Tāpat arī vīrietis ļoti augstu vērtē mājas dzīves uzlabošanas komiteju, kas ir sieviete, ja pats ir uzaicinājis to rīkoties. Sievietei jāatceras, ka vīrietis jutīsies iegrožots un nemīlēts, ja izdzirdēs kritiku vai padomus, ko patiesībā nav lūdzis. Tas sevišķi attiec uz gadījumiem, ja vīrietis ir kļūdījies. Ja norādam uz viņu kļūdām, tas viņam ļoti nepatīk, un tas viņam arī ļoti var sāpināt, jo viņš jau tāpat saprot, kad viņš ir kļūdījies. Lai vīrietis mācītos pats no savām kļūdām, ir vajadzīga labvēlīga attieksme, nevis padomu došana. Ja vīrietis jutīs, ka sieviete necenšas viņu labot, viņš drīzāk lūgs viņas ieteikumu un padomu. Mēs nevaram uzbāzties ar savu pamācīšanu, kritizēšanu, jo to vīrieši uztver ļoti jūtīgi, ļoti sāpīgi. Un ja partners izrāda pretestību, mēs iespējams esam kļūdījušies laika vai pieejas izvēlē. Un šajā ziņā zināšanas par mūsu atšķirībām ļauj mums cienīt partnera izjūtas un vieglāk sniegt otram atbalstu. Un turklāt mēs saprotam, ja partners izrāda pretestību, mēs acīm redzot esam kļūdījušies vai nu laika vai pieejas izvēlē.